Latvijas rudens laika apstākļi jau liek katram no mums domāt par tām siltākām virsdrēbēm un, protams, apaviem. Bet, lai tas viss noderētu jums gan vēlē rudeni, gan arī, protams, ziemas sezonā, es šodien ar jums dalīšos ar tiem ieteikumiem, kuri viennozīmīgi uztaisīs jūsu rudens ziemas sezonu ne tikai spilgtāku, bet arī siltāku. Protams, jaka. Runājot par jakām, viņas ir aktuālas, bet atceramies, kā mode ir sipoles stils. Ko tas nozīmē? Jūs droši zem šādas zilas jakas, kad jau kļūst diezgan vēsi, varat uzvilkt arī zilu džinsu jaku, pret kuru jau vairāki slāņi ir stilīgi un ir silti. Jakas atkal ir modes saīsinātas, lai tiešām būtu siltāk, jādomā par to labo apakšslāni. Ja jūs esat no tiem cilvēkiem, kuram ir vienmēr augsti, tad es, protams, iesaku siltus un kvalitatīvus dūņu mēteļus. Joprojām visaktuālākas krāsas ir neitrālas, piemēram, melna vai pelēka krāsu gamma. Katru sezonu ienāk modē, piemēram, saīsinātais dūņu mēteļu modelīts vai pagarinātais, bet, ja jūs gribat klasiku, kura neizies no modes un no jūsu garderobas vairākas gadus pēc kārtas, es iesaku skatīties vidusgarumu. Tātad vidusgarums mazliet pāri celim, gan siltīgi, gan stilīgi, gan naudas ieguldījums vairākiem gadiem. Tad šai gadījumā ideālais mētelis ir tas mētelis, kurām minimums sastāvā ir 80% vilnas. Un pareizs var būt sintetika. Ja jūs redzat, ka tas ir mētelis uz pusi sastāv no dabīgas vilnas un 50% piemēram ir sintetika, tas nozīmē, ka šādā mētelī, kad ir augstības, tiešām būs augsti, un ieejot tirzniecības centrā vai veikalā, jums būs ļoti karsti. Un arī šeit stāsts, kad ieguldām naudu, gan kvalitāte, un atceramies, ka šajā gadījumā zīmolam nav tik ļoti svarīga nozīme, bet arī, protams, krāsu gamma. Šāds pelēks tonis ļoti labi izskatīsies gan kopā ar spiltu šali, gan ar neitrālām drēbēm kā tādām. 5 apavu pāri, kuri atrisinās jebkādu problēmu tavā rudens ziemas garderobē. Protams, pirmais, tad apavu pāris, tas var būt krosenes vai kēdas tieši melnas ar baltu zoli. Kāpēc tieši melnas? Jo pārsvarā rudens ziemas sezonā mēs izvēlamies tumšākas apakšas. Tumšākas bikses, tumšākus svārkus un zeķu bikses, tāpēc šajā gadījumā šāds variants aktīvai ikdienai noder ideāli. Otrais apavu pāris, tie ir Chelsea tipa zābaciņi. Viņi var būt uz šņorēm, var būt uz rāvējslēdzes. Un šajā gadījumā tieši balta krāsa kontrastā ar melnu zoli, jo piedos gan stāja, gan tēlam vieglumu, un te pašā laikā skraidot pa rudens peļķiem, kāpēc gan ne, jums vienmēr jūsu kājiņas būs gan siltumā, gan arī izskatīsies apavi ļoti tīri. Trešais apavu veids, tie ir loferi ar kaut kādu izsmalcinātu furnitūru, ka šajā gadījumā ķēde. Vislabāk skatīties loferus melnē vai tumšajā krāsā, ne uz pārāk biezas zoles. Klasiskas laiviņas labāk izvēlēties ne pārāk augstu papēdi, lai jums pašai būtu ērti un lai tiešām būtu vēlme vilkt šis laiviņas pēc iespējas biežāk. Neitrālā miesas krāsa ideāli derēs gan pie tumšākām, gan pie gaišākām drēbēm. 5. apavu pāris, un šeit mēs par to praktisko. Stabilas, siltas, der jebkādām pastaigām, jebkuriem laika apstākļiem. Šeit tie var būt puszabaki vai zābaki. Protams, stabili pats galvenais, un es šeit iesaku skatīties tumšu toni, lai tiešām šī krāsa būtu pēc iespējas universālākā. Un tieši šiem apaviem jūsu apavu garderoba jāmaksā vislielāku summiņu. Es no sirds jums iesaku rudens ziemas sezonu nebaidieties no baltiem apaviem, jo tagad ir speciāli kopšanas līdzekļi. Tā saucamie baltie, mazgājamie un koreģējošie produkti. Viņas tiešām strādā kā tāds balts flomasters, ar kuru jūs varat ne tikai patīrīt, bet arī maskēt defektus gan uz baltas ādas, gan, piemēram, uz baltas zoles, ja tās ir ķēdes vai krosenes.